dažādi. Vieni mums spilgti paliek atmiņā, citus mēs ievērojam, un ir vēl tādi, kurus mēs nepamanām. Tās ir apkopējas, kuras savu darbu parasti sāk tad, kad visi pārējie iestādes darbinieki ir jau mājās. Šodienas raidījumā intervija ar Rīgas Tradiņu universitātes apkopēju Svetlanu Moisejevu. Kaut augstā izglītība man, bet nav darba. Man te universitāte strādāja radinieki. Viņu man atrada to darbiņu pagaidām. Tā es te paliku. 15 gadus es nostrādāju. Tad jautājumu, kā ir ikdienā vairāk uzturēties jauniešu kompānijā? Man patīk jaunieši. Viņam ar mani labi. Es labi, ir, redzu, kā pampersu paudze, goda vārds. Tas man nepatīk. Kā ieveda šitos internetu, šito visu. Man tāda sajūta, ka pampersu paudze. Viņam galvenais, lai strādātu pirksti. Domāšanas nav, tas slikti. Runājot jau daudz plašāk, atklājās interesanti fakti par piekopto dzīvesveidu. Par ārstēšanu, kā es ārstējos. Piemēram, man poliklinikā man nav kartes. Es nestrādāju poliklinikā. Es pat ārstēju. Ļoti labi tas koki. Ar dabu vajag, ar dabu. Ne visādas zāles dzert un to, ko reklāmē, es neticu. No bērnības vecmāmiņa pieredzināja pie zālēm. Zāles aug visādas, mani viņi iemācīja. Dzert ne tēju to, ko pārdot veikalās, bet es dzeru pagruskām, visu labi. Iztīrat organismu visu. Saukstējos padzeru to dzērvini, ļoti palīdz. Ļoti daudz dzeru to dzērvini. Es tāda esmu, man kaut kas liks izdarīt, es piedodu. Eju tālāk, es piedodu, tāpēc, ka dzīve viss noliek savā vietā. Es pārliecinājos. Nevajag tur teikt, ka es tev tur nolādu, es to nesaprotu, vajag. Es labāk tā, ir dzīve pēc tam viss.